Es negribu sabojāt pārsteigumu, bet ātri pastāstīšu. Zivs izaug līdz 13 pēdām gara. Vai tā ir dīķī? Šeit. Ak, Dievs! Mēs šodien pērkam burtiski aizvēsturisku dinozauru. Šīs zivis ir tik rētas, es tādas nekad iepriekš neesmu redzējis. 350 miljonus gadu veca zivs, un tagad mums ir divas. Mums ir viena. Sveiks, skaistā tauta! Laipni lūdzam atpakaļ vēl vienā lieliskā video, draugi. Šodien mēs pērkam vēl retāks monstru zivis, ko ielikt manā pagalma dīķī. Jums pēdējā laikā ļoti patīk šie video, kuros es dodos un pērku šīs dārgās retās zivis. Man pašam arī tas sagādā lielu prieku. Pēdējā laikā mums ir bijušas tiešām lieliskas zivis. Piemēram, abanaža zivis, tigrēnu sāms, ļoti foršie un rēti plekostomi. Un jā, draugi, mēs to darīsim atkal, arī šodien. Mēs pērkam dažas tiešām foršas zivis. Un godīgi sakot, es pat vēl nezinu, ko tieši mēs iegūsim. Es saņēmu ziņu no Zaka no dīķu daktariem. Tur mēs iegūstam daudzas no šīm zivīm. Tur mēs dabujām arī Justinu bruņurupuču ezeru, mūsu milzīgo matamata bruņurupuci. Turpat mēs ieguvām arī tigrenu sāmu. Šīs divu veikals iegūst tiešām foršas zivis, kuras parasti nevar redzēt. Un Zaks zina, kā lietas notiek. Kad viņam atrod kādas īpaši interesantas zivis, viņš man uzreiz paziņo, bet šoreiz viņš man neteica, kas tās ir. Viņš to patur noslēpumā gan jums, gan man. Vienīgais, ko viņš pateica, tās ir ļoti retas. Viņš zina, ka es tās noteikti gribētu, un tās ir diezgan dārgas. Viņš arī teica, ka man nekad nav bijis nekas tāds. Un tas ir tāpēc, ka šī zivs uz Zemes ir bijusi jau 350 miljonus gadu. Ļoti pirmotnējs zivs. Un jā, tas ir viss, ko es zinu. Tātad šodien mēs dosimies tur, paskatīsimies, kādas ir tās zivis, paņemsim tās. Viņš teica, ka ir atlicis man divas, mēs nopirksim abas, un laikam mums būs jāizdomā, kur tās likt. Es nezinu, vai mēs varam tās ielikt akvārijā, dīķī, kurā dīķī. Mums vienkārši būs jānoskaidro, puiši. Būs ļoti aizraujoši. Un jā, man ir jāizdomā, kur es liču šīs zivis. Tagad, kā jau teicu, es nezinu, kur mēs varam likt šo zivi, jo es nezinu, kas tā ir. Bet mums ir daudz iespēju. Mums te ir Oskara dīķis. Skatieties, cik lieliski viņiem klājās. Ak, mans Dievs. Tur ir vesels lauks ar viņiem. Tur ir mazais Nemo. Tur ir arī sarkanais astes sams, ko mēs nesen noķērām. Sveiks, Nemo! Tāpēc es neesmu pārliecināts, vai mēs varam viņu prielikt, bet tā ir viena no iespējām. Ja mēs ejam šeit tālāk, kā jau teicu, mēs dabujām matamata bruņurupuci no Zaka. Viņa vārds ir Justins bruņurupuču ezers, un viņam klājās lieliski. Skatieties, cik forši ir šīs bruņurupucis. Tas ir vienkārši neticami. Es viņu necelšu augšā, jo viņš mēģinās man iekost. Bet es nedomāju, ka mēs varam to zivi likt šeit, jo viņš viņus saplosīs, un mēs to nevēlamies. Mēs negribam, lai mūsu zivi apēd. Melnā noslēpuma dīķis varētu būt foršs, bet es domāju, ka tas īsti nestrādātu, jo šis ir noslēpuma dīķis, un mēs īsti nevarētu bieži redzēt to zivi, ja mēs viņu tur ielikt. Es nezinu, cik liela tā ir, bet šeit mums ir kaut kas ļoti aizraujošs. Es jums tūlīt parādīšu. Iepriekšējā video es runāju par to, ka ierīkošu akvāriju telpu, un te tā ir šeit. Tā ir pilnībā gatava. Ne gluži pilnībā gatava. Mūsu jāuzstāda, ziniet, tās akvāriju plauktu rindas un apgaismojums un vispārējais. Atbalsts. Te ir liela atbalsts. Ak, Dievs, mums kaut kas jādara ar to atbalstu. Droši vien vajadzēs kaut ko pielikt pie sienām, lai, ziniet, to nomierinātu, bet es domāju, ka tieši šeit mums būs akvārija. Mums būs milzīgs akvārijas tieši pie ieejas. Liels ekspozīcijas akvārijas, un tad vēl vairāk akvārijas šeit, čaļi. Tas būs tik forši, es domāju. Paskatieties uz to, tas būs lieliski. Bet tas vēl nav uzstādīts, čaļi. Mēs vēl strādājam pie tā, bet pati ēka ir gatava. Dodiet ziņu, ko jūs par to domājat. Ātri, čaļi. Liels paldies, ka skatāties šos video, ka jums tie patīk. Man ļoti patīk tos veidot, un bez jums tas viss nebūtu iespējams. Tagad tieši šeit priekšējais dīķis noteikti ir tāds, kurā mēs varētu kaut ko iemest. Es īsti nezinu, kas ar šo dīķi notiek, tam vairs īsti nav tēmas. Mēs vienkārši iemetam tur dažādas lietas, un ar to arī pietiek. Es nezinu, tur ir daudz ciklīdu, ir kojkarpas, ir daudz paku, ir Brūss, viņš ir tur aizmugurē, viņš joprojām ir dzīvs. Čaļi. Nu nāc, Brūss, cilvēki grib tevi redzēt. Nāc, Brūss, man jāparāda, ka tu vēl esi dzīvs. Brūss ir mans 16 gadus vecais Oskars. Brūss, nāc. Nāc, pasveicini. Lūk, viņš ir. Brūsīs, hei, Brūss, redziet, viņš ir dzīvs, draugi. Viņš dzīvo savu labāko dzīvi, bet es nezinu, šo dīķi es par to domāju. Mēs varētu tur iemest gandrīz jebko. Viņiem varētu labi klāties. Tagad, kad ieejam manā istabā, mums te ir mans 125 litru akvārijas ar ebiju. Mēs nevaram likt nevienu zivu pie viņas, citādi viņi tās saplosīs. Tātad tas nav iespējams. Bet, ja pārvietojamies šeit, te ir tigrenes sams un mūsu dizaina plakstomi, kurus nesen nopirkām. Kur ir tigrenes? Viens slēpjās tur aizmugurē. Dievs, cik viņi ir rasni. Un te ir otrs. Skatieties, cik lieli viņi kļūst. Viņi ir vienkārši milzīgi, draugi. Ja jūs skatījāties video, kur mēs viņus nopirkām, jūs varējāt redzēt, cik ļoti viņi ir izauguši garumā. Šeit mēs varētu kaut ko ielikt. Mēs izņēmām plaušu zivi no iepriekšējā video un ielikām viņu šeit. Re, kur viņš ir. Tur viņa mazā galva lien ārā no tās slēptuvas. Es viņu esmu pieredinājis pie rokas. Skatieties šo. Nu nāc, neliec man izstīties slikti. Retums. Jā.
Es viņu nosaucu par slipiju. Slipijs, plauša zivs. Tu gribi iekost man pirkstā? Bet jā, tas ir slipijs, plauša zivs. Viņš ir lielisks. Es viņu mīlu. Tagad mēs nedrīkstam aizmirst par plēsīgo dīķi. Tagad es šaubos, vai mēs varētu šodien šeit ielikt zivs, ko pērkam. Lai gan es īsti nezinu. Es nezinu, kas tā ir. Varbūt tā varētu būt šeit. Mums būs jāskatās, bet ūdens ir mazliet duļķains. Tas ir tāpēc, ka es tikko iztīrīju šo filtru un to filtru. Drīz ūdens būs kristāla dziļs, bet visas zivis šeit jūtās ļoti labi. Augšā. Augšā. Paskaties, cik labi mans zivis ir apmācīts, draugi. Augšā. Šurp kaķīt. Jā, viņš man mīl. Nu, nāc? Nē, labi aizmirst. Bet godīgi, draugi, es pārāk neuztraucos par to, kur atradīsim mājas zivī, ko šodien pirksim, pat ja nezinu, kāda tā būs. Un tas ir tāpēc, ka mums šeit burtiski ir vieta katram zivju veidam. Man ir arī mans ciklīdu un koju dīķis, kas arī ir mazliet duļķains. Es tikko iztīrīju arī tā filtru, bet nu šis dīķis vienkārši ir neprātīgs. Bet jā, draugi, es esmu ļoti sajūsmināts, ka šodien atkal pirkšu vēl zivis, bet godīgi kādam vajadzētu man to aizliegt. Nesen es atklāju, ka ir tāda mājaslapa, kur var nopirkt zivis internetā. Es vakarā nopirku vēl divas. Tam vajadzētu atnākt rīt, tāpēc gaidiet vēl vienu video, kur pērku zivis. Tomēr tas nebūs tāds kā pārējie. Tas ir labāk nekā pārējie, un tas ir traki. Es esmu tik ļoti sajūsmināts par to. Es gribu atklāt, bet pateikšu tikai ātri. Šī zivs izaug līdz 13 pēdām gara. Labi, viss, vairāk neko neteikšu. Un es nopirku divas tādas. Labi, man tiešām tagad jāiet, draugi. Man šodien jābrauc uz Pond Doctors, lai paņemtu savas zivis. Viņš teica, ka katra maksā $300, un man nav ne jausmas, kādas tās ir. Bet laikam jau es tās nopirku. Redzēsim. Bet viņi drīz taisās ciet. Viņi ir kā 2 stundu attālumā. Tāpēc man tiešām jāsteidz, draugi. Un jā, esmu ļoti satraukts. Varbūt nopirksim vēl kaut ko. 300. Jūs zināt, kā tas parasti notiek. Šajā veikalā vienmēr ir kaut kas traks. Tiekamies tur, draugi. Un tad jau redzēsim, kādas zivis mēs pērkam. Labi, draugi, mēs esam iedušies Miami. 2 stundu garais brauciens beidzot ir galā. Un kā redzat aiz manis, mēs esam uz Pond Doctors. Šeit atrodas tās pirmotnējās zivis, ar kurām Zaks mani pārsteidz. Mēs iesim iekšā, apskatīsimies apkārt. Es mēģināšu mazliet paslapus ieskatīties un ielūkoties tajās. Es gribu redzēt, kas tās ir. Nevaru sagaidīt, kad ieraudzīšu. Labi, draugi, tātad ejam tālāk. Tieši šeit ir akvārijas siena. Es vēl neredzu Zaku, bet mēģināšu atrast to zili, ko viņš man izvēlējies. Dievs, šis veikals ir bīstams, draugi. Ak, Dievs. Paskatieties uz to milzīgo zelta guram izmēru. Viņiem joprojām ir tās albino aravāns. Man šeit viņiem ir kādas 4. Jā, viņiem ir 4 no tām. Mana draudzene Helēna šoreiz nav ar mani, bet viņa tās ļoti vēlējās. Es teicu, ja būs 15,000 patīk, es viņai tās nopirkšu. Tas video drīz būs, ceru, ka viņš šo neskatās. Bet jā, mēs tikai nopirksim visas 4 albino aravāns. Tas būs neprātīgi. Paskatieties uz šiem. Tie ir mazie guram. Tie ir tie, kas izaug tik lieli. Paskatieties uz šiem. Tiger Scouts. 150 katrs. Paskatieties uz viņiem. Viņi ir agresīvi. Paskatieties uz tiem. Viņi ir tik forši. Es nekad. Ak, Dievs. Un arī šis puisis. Tas ir Planiceps malkas sams. Tas ir tiešām forši. Man viņš patīk. Varbūt es viņu paņemšu. Viņš ir tiešām iespaidīgs. Es nekad tādu neesmu redzējis. Čāli, viņiem te vienmēr ir tik daudz foršu zivju. Paskaties uz šo puisi. Tas ir mazs mabu pušas zivs mazuls. Paskaties, cik viņš ir mīļš. 350 čāļi. Ja man vajadzētu paņemt pušas zivi, dodiet ziņu. Un paskaties. Te ir tas mazais tigrēns sams, kuru es palaidu garām. Kad es sākotnēji gribēju viņus paņemt, viņi bija atveduši 2 šaudus priekš manis, bet viņi bija tiešām mazi. Tajā pašā laikā viņiem bija arī lielāki, tāpēc nolēmu paņemt lielākos. Bet mazais vēl joprojām ir šeit. Tagad es neredzu neko, kas iztītos pēc pirmotnējā. Es nezinu. Tas varētu būt tas tur. Tur ir bišers. Saktais bišers. Es nezinu, tie izstās diezgan pirmotnēji. Nesmu pārliecināts, vai tas ir tas, par ko viņš runā. Un ja mēs izējam ārā pa otru pusi, šeit ir visi pārējie dīķi. Izskatās, ka tas ir mazs albīns sarkanos bruņurupucis. Ļoti forši. Šie ir īsti milzu koji. Es varu tikai iedomāties, cik daudz šie puiši maksā. Viņi ir tik lieli. Man ļoti patīk tas viens. Zelta tauriņkoji. Ļoti forši. Bet tas nav tas pirmotnējais zivs, ko mēs meklējam. Bet es arī teicu pēdējā video, kad mēs bijām šeit. Ja tas savāks 15,000 patīk, es nopirkšu otru mata bruņurupuci. Jūs to paveicāt lieliski. Man šķiet, ka tagad ir ap 30,000 patīk. Nē, nesaki man, ka viņi to pārdeva. Nē, es gribēju viņu dabūt. Viņiem šeit bija vēl viens mata bruņurupucis, un es teicu, ja mēs sasniegsim to patīk mērķi, es to nopirkšu savam otram. Nu vismaz mēs dabūsim arī tās albino aravāns. Es arī viņam jautāju par milzīgo aravānu, viņš saka, ka nevēlās to pārdot, bet es nezinu, puiši, varbūt mēs varētu viņu pārliecināt. Kur ir Zaks? Man jāatrod Zaks. Es nezinu, kur ir mani zivis, es nezinu, ko es meklēju. Re, tur viņš ir! Tur ir Zaks! Es tev meklēju! Paskaties! Vai tas ir dīķī? Tieši šeit. Cilvēki! Ak, Dievs! Nē! Praceps. Nē! Karodzivs? Cilvēki, es pat nezināju, ka var dabūt karodzivi. Tieši no Mississippi. Tiešām? Netic. Jūs paskatieties uz šo. Tas ir tik forši. Es kādreiz gribēju tādu, bet es nezinu, kāpēc. Es vienkārši domāju, ka tādas ir tikai mītos. Saprotiet? Tās ir tik foršas. Paskatieties uz viņām, puiši. Tātad šīs ir karodzivs. Viņas arī izaug lielas, vai ne? Es esmu redzējis bildes. Nē, 7 pēdas, netic. Viņas izskatās tiešām smieklīgi.
Jā, paskaties, cik liels viņām ir deguna. Tu vienkārši satver viņus aiz deguna? Jā, tas atver viņus aiz deguna. Ak, Dievs! Es negribu sāpināt šo puisi. Čāli, tie burtiski ir kā dinozauri, es domāju, paskaties uz to. Tas izstāsta neprātīgi. Tātad viņi izaug milzīgi, tu teici 7 pēdas gari, vai ne? Jā, pietiekam liels dīķis. Jēziņ, tas ir vienkārši traki. Te tev arī ir daudz? Vai tur ir arī storu? Tur ir arī storu. Tiem ir līdzīgas prasības. Arī storu ir tiešām forši. Jā, ir gan. Tas ir forši. Tātad tas ir stors. Cik lieli stori izaug? Cik lieli stori izaug? Tie ir krievu stori, nevis tie, kas izaug līdz kādiem 11 pēdām vai kaut kā tam līdzīgi. Krievu stors. Tāpēc es domāju, ka šie varētu izaugt līdz 3 vai 4 pēdām. Labi, tie ir tik iespaidīgi, čali. Tev jāpārtrauc. Tev jāpārtrauc pirkt šīs trakās zivis. Es bankrotēšu. Kādam tas jāpārtrauc? Man vai nu jāpārtrauc tās pirkt, vai tev jāpārtrauc tās importēt. Tās tiešām ir foršas. Viena no manām darbiniecēm teica, ka viņa šovais storus ir apmācījusi ēst somu rokas. Neticami. Kā vispār aizjūs ēd? Ko viņi ēd? Es nevaru iedomāties, kā viņi ēd ar tiem milzīgiem deguniem. Acīm redzot, viņi izmanto to, lai atrastu savu barību pasaulē. Ūdenī. Kaut kas saistīts ar elektromagnetiskiem impulsiem. Ko? Zāks izdomā vārdus, puiši, es nezinu. Labi, tātad mēs dabūsim 2 airzīves. Tas ir neprātīgi. Šīs radības ir bijušas uz Zemes apmēram 350 miljonus gadu. Šodien mēs burtiski pērkam aizvēsturisku dinozauru. Mēs dabūsim 2. Tas ir tik forši. Kurā dīķī man ir 7200 galonu plēsaidīgs. Man ir Oskar dīķis, kas ir apaļš baseina dīķis. Man ir arī kojkarpa dīķis. Es teiktu, ka pagaidām vai nu kojdīķis vai Oskar dīķis, jo viņi ir tik mazi. Hei, mēs izdomāsim, cerams, ka viņiem viss izdosies ļoti labi. Un jā, kad viņi izaugs lieli, noteikti pārcelsies uz 72,200. Jā, tas ir tik forši, esmu tik sajūsmināts. Labi, mēs paņemsim 2 no tiem. Es atvedu dzesētāju, tāpēc tas ir labi. Tas ir tik forši. Es nezinu, ko gaidīju, bet noteikti ne airzivi. Es domāju, ka jums vajadzētu viņus vienkārši noķert ar rokām. Vienkārši saturiet viņus aiz knābiem. Es to jau esmu darījis iepriekš. Labi, mēs te iepakojam airzīvu maisos. Tas ir smieklīgs, viņš vienkārši iezojojās tīklā. Tas ir viss. Tas ir tik smieklīgi. Vienkārši paķer viņus tā. Jā. Pirmā airzīvs. Viņi ir tik lieliski cilvēki. Es tiešām esmu sajūsmā. Tie ir tiešām forši. Kā viņi sauc, Zaks? Gonzo! The Guns. Mums vajadzētu vienu nosaukt par Pinokio. Pinokio. Lūk tā. Tur viņš iet. Viņš izstāsta labi. Nu, aiziet, puiši. Mums ir abas airzīves kastē. Ja? Ja jums patīk video, kuros Mēs nākam šeit un pērkam šīs trakās zivis. Viss, kas jums jādara, ir jānospiež patīk. Začu tev jāpārtrauc. Pārstāj pirkt šīs trakās zivis. Labi, puiši, kā jau teicu, pēdējā video par milzīgo arovanu mēs runājam par to, ka varbūt varētu vienoties par cenu. Es domāju, tā ir lielākā, ko jebkad esmu redzējis. Un tu runā ar savu tēvu, viņš to nepārdod. NFS nav pārdošanā. Viņš saka, nē. Ak, nu. Puiši, ejiet un rakstiet Pond Doctors, pārdodiet viņus tur. Nē, es tikai jokoju. Mēs noteikti atgriezīsimies pēc mazajām arovānām. Lielais nav pārdošanā. Labi, puiši, mēs esam mašīnā, mums abi airzivis ir ielādēti, mums ir Pinokio, un es aizmirstu otru vārdu. Ierakstiet komentāros otru vārdu. Bet mums ir šis puisis. Es domāju, ka šis ir Pinokio tieši šeit, un tad otrs ir turpat blakus. Viņi izskatās labi, mēs sāksim braucienu māju, cerams, ka viņi izdzīvos. Tas bija neprātīgi, puiši. Es domāju, šīs zivis ir tik retas. Es nekad iepriekš tādas neesmu redzējis. Šī ir vienīgā reize, kad viņi tās ir dabūjuši. Un varbūt arī pēdējā. Tā kā tas bija tiešām lieliski, mēs spējām dabūt 2 no tām, puiši. Nevar sagaidīt, kad ielaidīsim tās kādā no dīķiem. Es domāju, ka esam izlēmuši par Oskar dīķi. Mēs sāksim ar to, paskatīsimies, kā viņiem tur ies. 350 miljonus gadu veca zivs. Un tagad mums pieder 2. Dodamies mājās un ielaižam tās dīķos. Labi, puiši, mēs beidzot esam mājās ar mūsu airzivīm. Visu ceļu māju viņi uzvedās mazliet dīvaini. Labi, šie radījumi ir diezgan smieklīgi. Cerams, ka viņi izdzīvoja. Viņi vienkārši vārtījās apkārt, es nezinu, kas ar viņiem notiek, bet jā, viņš peld. Lūk, Pinokio, šis ir Pinokio tieši šeit. Vai tu viņu redzi tur iekšā? Skaties uz viņu, viņš peld, viņam viss ir labi. Šis patiesībā ir diezgan liels. Skaties uz šo puisi. Viņi ir tik smieklīgi, skaties, kā izskatās. Kā tas vispār var būt īsts? Es vienmēr esmu redzējis šo radību bildes, ka tās izaug milzīgas. Cilvēki tās noķer, tās sver kāds 90 kg. Un es nekad nedomāju, ka tās ir īstas, saproti? Mēs tagad viņus iekrausim. Es domāju, ka esmu izlēmis viņus ielaist priekšējā kojkarpām dīķī. Tur nevienam nevajadzētu viņus aiztikt. Viņi ir diezgan jutīgi. Tātad mēs viņus tūlīt novietosim blakus, sāksim pieradināt pie ūdens, un tad paskatīsimies, kāda būs manas māmas reakcija. Es domāju, ka teikšu viņai, ka šos dabūju viņas tikī būdas akvārijam, un viņa droši vien satrauksies un nosauks tos par neglītiem. Tiekamies tur! Labi, aiziet, puiši. Paskatieties, mums te ir abi mūsu airzivis. Šī ir tiešām liela. Šī ir daudz lielāka nekā šis mazais. Un jā, šis ir dīķis, kurā mēs viņus liksim. Kā jau teicu, es nezinu, šim dīķim īsti nav nekādas tēmas, te vienkārši ir dažādas zivis. Viņiem šeit vajadzētu labi justies, līdz kļūs mazliet lielāki, un tad viņi pārcelsies uz 7200 galonu dīķi. Labi, te ir mana mamma. Labi, mamma, nāc. Es tev dabūju zivis, tevam tiki būdas akvārijam. Tu teici, ka vēlies tiešām skaistas krāsainas zivis. Tev patīk diskusi, vai ne? Skaties, šis ir diskusi.
Nē, tu teici, ka tās ir diskus. Jā, tās ir. Tu teici, ka vēlies diskusus. Tās ir melnas un neglītas. Tās ir domātas tavam tikibūdas akvārijam. Skaties, cik skaistas tās ir. Vai tās nav krāsainas? Labi, es tev dabūšu diskusus. Gatavs šim? Gatavs šim? Cik patīk atzīmju? 2. 2 patīk? 2. Nu, nāc. Tu esi manā pusē. Viņi ir pelnījusi diskusus. 1 patīk. Pagaidām, puiši, mēs šos ieliksim dīķī. Un jā, tās nav diskusi, bet tās ir tiešām foršas. Tās sauc par aizdevīm mammu. Tās ir pirmatnējas. Hei, es esmu diezgan foršs. Jā, labi, puiši. Pirmā aizdevs ir pilnībā aklimatizējusies. Tagad tas ir tiešām smieklīgi. Tu viņus patiesībā ņem aiz deguna. Jābūt mazliet saudzīgam, bet tu vienkārši ņem viņus aiz deguna. Un tagad tu vienkārši iemet viņu iekšā. Re, kur viņš ir. Skaries. Tu vari viņu redzēt, viņš šeit izstāsta tik labi. Būs tiešām grūti, re, kur viņš ir. Re, kur viņš ir. Labi, viņš izstāsta labi. Tur viņš aizpelda. Viņš pelda. Pirmais aizdevs ir iekšā. Būs tiešām grūti viņus pamanīt, jo viņi ir ļoti melni. Viņi visi ir melnas zivis. Tur viņš aizpelda. Viņš izstāsta tik forši. Tu patiesībā vari viņu diezgan labi redzēt. Labi, ieliksim viņa draugu. Labi, te ir otrais. Šis puisis ir mazliet mazāks. Nāc šurp, dod man savu degunu. Es viņu dabūju. Labi, skaties, cik forši tās zivis ir. Lūk, draugs, skaties uz to. Tu viņu iemet, palaid viņu. Jā, tur viens ir, tieši tur. Skaties uz viņu. Viņš peld. Viņš izskatās labi. Labi, puiši, aizvēsturiskās zivis ir dīķītski. Tagad mūsu kolekcijai ir pievienotas 2 āirzivis. Mēs tās rūpīgi uzraudzīsim. Cerams, ka viņām šeit klāsies ļoti labi. Mums ir daudz skābekļi, kas viņām ir nepieciešams. Viņas abas ir tur aizmugurē. Viņām klājas labi. Te ir viena tieši šeit. Viņas izskatās labi. Es domāju, ka viņām tas tiešām patīk. Jūs patiesībā varat viņas redzēt. Jūs varat viņas redzēt burtiski jebkurā laikā. Tā kā jā, cerams, ka viņām šeit viss izdosies. Cerams, ka viņas izdzīvos. Jā, ja ir kāds zivs, ko vēlaties, lai es nākamais nopērku, ja jums ir kādi ieteikumi vai kaut kas, ko vēlaties, lai pievienoju savai kolekcijai, uzrakstiet komentārus zemāk, atstājiet savu ieteikumu. Kā jau teicu, pēc pāris dienām mums būs vēl 2 zivis, es pasūtīju tās internetā. Un jā, kā jau teicu, viena norāde tāda, ka tās izaug līdz 13 pēdu garumam. Ceru, ka jums patīk šie video, kur mēs pērkam šīs trakās, retās, milzīgās zivis, jo man tas ļoti patīk, tā ir mana aizraušanās. Man tas tik ļoti patīk, ir tik jautri iegūt šīs zivis, tā kā jā, ceru, ka jums šis video patika. Ja patika, nospēriet patīk, abonējiet zemāk, tiekamies nākamajā video. Uz redzēšanos!